Šis video materiāls ir veltīts datormākslai, jeb jauno mēdīju mākslai, jeb digitālai mākslai. Nosaukumi šeit var būt dažādi, taču principā pret viņiem ir jāizturās kā pret sinonīmiem. Šī tēma par digitālo mākslu, protams, ir ļoti interesanta tēma. Viņa ir interesanta gan no mākslas attīstības viedokļa, gan no digitālās mākslas attīstības viedokļa. No mākslas attīstības viedokļa elektroniskajā, virtuālajā vidē. Jo izmaiņas šeit ir ļoti būtiskas, gan no mākslas attīstības viedokļa, gan arī no virtuālās vides mākslas viedokļa. Jo šeit vēl viss ir, kā saka, perspektīvā, jo virtuālās vides mākslas aizsākumi ir tikai pašlaik, un šeit noteikti vēl būs visdažādākās iespējas realizētas. Runājot par mākslu, protams, ka jāatcerās ir tas, ka vēl nesen un noteikti arī tagad vēl daudzas zemēs mākslinieka status sākās tikai tad, kad ir Mākslas akadēmijas diploms. Teiksim, padomu laikā par māksliniekiem drīkstēja sevi saukt tikai tie cilvēki, kuri bija beiguši Mākslas akadēmiju. Atceros, Ļeņinu drīkstēja zīmēt aģitācijā tikai tie cilvēki, kuriem bija augstākā izglītība un attiecīgais diploms. Šodien mākslinieka status noteikti izmainās, jo noteikti ir jau izveidojusies tāda situācija, ka cilvēks, kurš ir internetā ar attiecīgu programmu palīdzību un grafiskās planšetes palīdzību, ir uzvilcis tur dažas līnijas, viņš sevi var jau nosaukt par datormākslinieku. Viņš jau iegūst mākslinieka statusiem. Tas tāds viens aspekts runājot par šīs tēmas saistību ar mākslas vēsturi, ar mākslas likteni vispār. Otrs aspekts ir, protams, zīmēšanas kompetence. Ja mēs palasām Rozentāla, Valtera, Purvīša biogrāfijas un citu mākslinieku biogrāfijas tepat Latvijā, tad mēs, protams, zinām, ka māksliniekam bija jāprot zīmēt. Bez zīmēšanas kompetences, bez labas zīmēšanas prasmes Mākslas akadēmijā nevarēja iestāties. Šodien, kā teikt, šī kompetence, šī prasme, kas faktiski tiek uzskatīta par mākslinieka pamata prasmi, tā ir tā prasme, pēc kuras vispār tikai sākās ceļš uz mākslu. Šī puse, šis aspekts arī, protams, būtiski izmainās. Datormākslas sākumi ir 90. gadu vidus, 95. 96. gads. Nav fiksēts precīzi, kurš pirmais ievilka kādas līnijas un nosauc sevi par datormākslinieku. Protams, internetā var atrast informāciju par pirmajiem datormāksliniekiem, taču šeit tādas īstas skaidrības nav, un šeit, kā var noprast, arī nevienam nav kaut kādas tur īpaši ambiciozas prasmes. Kas ir saistīts ar tehnisko pusi, ar digitālās mākslas attīstību? Kā jau es minēju, šeit iespējas ir daudz noteikti, un iespējas būs arī turpmāk. Taču pašlaik, var teikt tā, jau ir radušies vairāki žanri, un šeit ir diezgan jau izveidojusies diezgan raiba aina. Kas, manuprāt, ir interesanti šajā tēmā par datormākslu, par mākslu virtuālajā vidē? Interesantas lietas noteikti, manuprāt, ir divas. Pirmkārt, mākslas, kā teikt, tā saucamā komunikācija, mākslas komunikācijas jaunās iespējas. Jo šodien internets paver iespēju mākslu, kā teikt, pārraidīt, mākslas darbus pārraidīt, sniegt informāciju par mākslas parādībām visplašākajā mērogā. Agrāk tas tā nebija. Agrāk, teiksim, lai iepazītu mākslas darbus, vajadzēja braukt uz attiecīgo mākslas galeriju, muzeju. Tas bija viens ceļš, lai apskatītu mākslas darbus. Otrs ceļš, kā teikt, bija, protams, reprodukcija albumi, reprodukcijas žurnālos.
Šodien internets paver iespēju mākslas darbus translēt, kā teikt, ļoti, ļoti plaši. Tas attiecas arī uz šo datoru mākslinieku iespējām, jo datoru mākslinieks savu darbu momentā, dažas minūtes pat vai minūti pēc sava punkta pielikšanas, kā teikt, pēc darba pabeigšanas, viņu var momentā translēt pa visu pasauli un iepazīstināt, eksponēt savu darbu skatītājiem visas cilvēces mērogā. Pie tām mākslas darbs neprasa valodas prasmi, un šeit šī aina ir daudz labāka nekā, teiksim, dzejniekiem, rakstniekiem, kuri arī šodien var, datordzejnieki ir tāda kategorija, šodien var savus darbus, arī var, bet translēt momentā, taču tas ir saistīts ar valodu. Mākslinieks nav saistīts ar valodu, mākslinieks ir saistīts ar vizuālo valodu. Šīs iespējas ir jaunas iespējas. Es zinu, ka teikt, pazinu un zinu, protams, ka māksliniekam bija jāgaida, lai savu darbu eksponētu. Mākslinieki gaidīja gadiem ilgi, lai izstādītu savu darbu. Padomu laikā bija daudz mākslinieku, labu mākslinieku vai nevisai labu mākslinieku, kuri tā arī nesagaidīja savu darbu eksponēšanu. Viņi darbu gulēja, kā teikt, darbnīcās, un tos labākajā gadījumā bija redzējusi tur sieva, bērni, kādi draugi. Tā kā šis aspekts ir ļoti, kā teikt, tāds būtisks aspekts, un tas ļoti izmaina ne tikai mākslas virzību vispār, bet, protams, arī datormākslu. Otrs aspekts ir saistīts ar oriģinālu, jo šī lieta jau ir pazīstama cilvēces vēsturē, viņa kļuva pazīstama īpaši pēc tipogrāfijas attīstības, kad, teiksim, tipogrāfiskā ceļā varēja grafikas darbus, zīmējumus varēja pavairot. Un šīs jaunās tehniskās iespējas, kuras radās galvenokārt 19. gadsimtā un arī vēl 20. gadsimtā, šīs jaunās iespējas pavēra sarunu un atklāja tādu jaunu problēmu par oriģinālu. Un, kad šī saruna jau pašā sākumā ievirzījās tādā veidā, kad grūti bija pateikt, kas ir oriģināls, jo, teiksim, oriģinālu kādu grafikas darbu varēja tik perfekti pavairot, ka bija grūti pat noteikt, un šeit tika izstrādāta jau speciāla metodika attiecībā, piemēram, uz grafikas darbiem, cik kā teikt, novilkums skaitās oriģināli un tam līdzīgi. Tā kā šī joma jau ir apskatīta teorētiķu darbos, Frankfurtas skola par to rakstīja savā laikā, pirms Otrā pasaules karā. Valtera Benjāmiņa darbi ir pazīstami par tehnisko līdzekļu ietekmi uz mākslu, uz mākslas tirazēšanu, uz mākslas oriģinālu problēmu. Datormākslā, māksla virtuālajā vidē šo jautājumu vēl vairāk sāsināja, jo faktiski atsevišķos gadījumos vispār, kā teikt, retušējās, izkliedējās jautājums par oriģinālu. Un oriģināla, kā teikt, tā oriģināla status var vispār izzust. Māksla virtuālā vidē nav saistīta tikai ar zīmēšanu, ar gleznošanu. Māksla virtuālajā vidē ir saistīta arī ar literatūru. Un šajā ziņā viens no tādiem plašākiem piemēriem, vispopulārākiem piemēriem, protams, ir blogosfēra, kam mēs veltīsim nākamo video sižetu. Paldies!